Tad uzsākam diskusiju ar 3 jauniešu pārstāvjiem un sāksim iepazīstināt pēc reitingiem augstākajā saskaņas centru pārstāv Elizabete Krivcova un vienotību pārstāv Ivars Bandonis un visu Latviju pārstāv Jānis Ieselnieks. Un tad pirmais jautājums būs, ko jaunieši dara priekšvēlēšanu laikā? Jaunieši piedalās vēlēšanu kampaņā diezgan aktīvi, gan kā kandidāti, gan kā atbalstītāji. Tāpēc diezgan aktīvi viss notiek. Mēs tur palīdzām gan reģionos, gan internetā, gan centrā reklamēt mūsu partiju, mūsu idejas, iegūt vairāk atbalstītāju, tāpēc jaunieši ļoti aktīvi iesaistās. Lai labāk virzītu mūsu idejas, tad mēs arī nolēmām jaunieši apvienoties, nevis cīnīties katrs par sevi, bet cīnīties par kopīgām idejām un par to, ka, protams, mēs kā jauna paudze, mēs gribam kaut ko mainīt arī partijā. Mēs iesaistamies, jāsaka to, ka vairākos līmeņos. Pirmais jau, protams, ir, kad mēs vienmēr paši kandidējam un esam deputāti kandidāti, teiksim. Otrs iesaistas līmenis ir, protams, kad mūsu jaunieši, kas ikdienā piedalās valdes sēdēs, apmeklē mūsu organizācijas pasākums, pārstāv mūsu arī politisko viedokli, viņi ir deputātu kandidāti, asistenti pirmsvēlēšanu posmā, respektīvi palīdz deputātu kandidātiem ar aģitāciju, teiksim, konsultē viņus. Mums ir arī pietiekami kandidāti gados, un jauni cilvēki parasti ir tie, kuri ar modernām tehnoloģijām ir uz tu. Tad milzīgs pienesums arī, protams, ir šajā sfērā. Mēs iemācām, kā vajag lietot Twitter, kā uzrakstīt savu blogu, kā viņu publicēt. Kā ir visu Latvijai? Tur varbūt ir citāds gadījums, ka visu Latvijai jau ir radusies uz jauniešu bāzes. Tieši tā, te varbūt ir pat jautājums ne tik daudz, vai partija ieklausās jauniešos, kā jautājums, vai jaunieši ieklausās citās paudzēs, jo, teiksim, partijas kodolu aktīvistu, gan lēmēju vidu vēsturiski veido tieši jauni cilvēki, jaunieši, kas ir šajā organizācijā jau no skolnieku gadiem bijuši, pēc tam studenti un tagad jau jaunie politiķi, un mēs darām visu, ko esam darījuši līdz šim. Kā ir ar šo te jauniešu radikālismu? Vismaz, kas attiecās uz mums, tad jaunieši ir dažādi, tāpat kā visās paudzēs. Dažādi cilvēki ir gan, kas ir vidēji, teiksim, varbūt principiālāk, radikālāk noskaņot, ir, kas ir mērenāk par vidējo, teiksim, partijas kaut kādu līmeni, un tas ir, faktiski visās paudzēs vienādi, teiksim, kāds man novērojams, kad ja tu esi aktīvs sociālos tīklos, tad vienmēr atradīs kādu tavu neuzmanību, kur, teiksim, politiskie konkurenti var izmantot pret tevi. Ja tu esi aktīvs, ja tu neko nedari, ja tu klusē, tu nekontaktējies ar cilvēkiem, tad arī neko nevarēsi izvilkt. Tā situācija. Manuprāt, jaunieši ir radikālāki, un tas ir pareizi. Jo laiku pa laikam ir jāatsveidzina tas idejas, tas vērtības, par ko mēs iestājāmies, jo laika gaitā, ja tu dari, tu esi spiests iet uz kompromisiem, tu zini, kas ir kaut kas grūti izdarāms, un pēc tam tev vairs nav tas spēka, tas enerģija sākt visu no jaunu, sākt pa īstam un darīt pareizi. Un tāpēc tā arī jābūt, ka jauniešiem tas idejas jāklasa tā kā tīrākā veidā. Ja problēmu nesaukt vārdā, tad viņu nevar arī atrisināt. Tāpēc kaut ko noklusēt, manuprāt, nav nekādas jēgas, jo tas nepalīdz atrisināt šo problēmu. Teiks, kā vienotībā ir ar radikāliem jauniešiem. Nepārprotami, jā. Jauniešiem vienmēr jau tās idejas ir drošākas, tādas radikālākas, vienmēr jau ātrāk gribās kaut kādas pārmaiņas izsniegt, kaut kādas rezultātus sasniegt, jā. Bet šim radikālismam ir svarīgi saprast, ka ir tās divas izpausmes. Viena tā negatīvā, ko jūs pirms tam minējāt, kad iet iemest ar krāsu par partijas buņģas logiem, vai iet sadauzīt mašīnu ielā, vai izsist logu, tas, es domāju, nevienam nav vajadzīgs, un tas ir tā negatīvā izpausme. To mēs par ekstremismu saucam. Jā, jau ekstrēmisms, jā. Mēs jau parasti cenšamies būt tādi konservatīvāki, kā jūs teicat, tomēr vadošā partija. Ar mums ar tām radikālām darbībām ir kā ir, bet šad tad mēs kaut ko drošsirdīgāku un atklātāku, protams, ka uztaisam. Manuprāt, tieši jaunieši var kaut ko mainīt šai lieta, un, teiksim, mana pārliecība, ka saskaņas centra nākšana valdība, tas būtu vēsturiskais moments, kas ļautu parādīt, kas ir saskaņas centrs, un ļautu pēc tām domāt, ko tad mēs darīsim tālāk pēc būtības, jo tagad runa ir vairāk par
tā kā par cilvēkiem, par vēsturiskiem aizspriedumiem, nevis par to, ko mēs darīsim. Nu, jūs jau tā kā pārgājat uz šo te reālu politiku, par vēsturi, par aizspriedumiem, līdz ar to varētu parunāt par sadarbības ar dažādām partijām, kā jūs, kā jauniešu pārstāvi, jūtaties, ar kurām partijām jūs būtu gatavi sadarboties, un tas tiek plaši vienmēr diskutēts, iespējamiem koalīcijas variantiem. Es gribētu varbūt novērst to jautājumu, ar kurām partijām tu iesi, bet kādi ir tie mērķi un ko tu vēlies sasniegt, ja, teiksim, skaidri nodefinē, kas ir mērķi, kādi ir uzskati, ja, nu tad jau tie līdznācēji, kas atbalsta šos mērķus, viņi arī atrodas. Nu, zem kādiem principiem, nu, pirms pagājušajām vēlēšanām ļoti skaidri bija, ka Saskaņas Saeimas un Vienotība diskutēja, un tur bija tas lielākais šajās okupācijas atzīšanas jautājums. Jā, tā bija. Vai tas pats būtu arī, ja jauniešu pārstāvi diskutētu, jūs arī pastāvētu uz šo? Vēsturisks Latvijas vēsture ir jautājums, par kuru ir jābūt skaidrības starp politiskiem spēkiem, kuri grib strādāt valsts attīstībai nākotnē. Mums par vēsturi arī un tieši par okupāciju ir savs viedoklis, kas varbūt vēl ir jauniešu daļas, lielas daļas viedoklis, jo kā... Nu, kā ir, bija vai nebija? Jā, es pateikšu, tā ir runāja par okupāciju, ir arī viens zemteksts. Kad mēs runājam par faktiem, mums nav nekādu strīdu, visi piekrīt, ka Latvija bija vārdarbīgi pievienota Padomju Savienībai. Bet, kad runa par jautājumu okupāciju, šim jautājumam ir dažādi konteksti un būtībā Krievu sabiedrība, kuru liela daļa ir arī mūsu vēlētāja, viņi uzskata, ka līdz ar to pasaka, ka Krievi šeit ir sveši un viņi nav šīs valsts sastāvdaļa, viņiem jābrauc prom, galīgajā variantā. Tāpēc es teiktu, man nav problēma atzīt okupāciju, bet jūs pretī atzīstiet, ka Krievi ir Latvijas mazākumtautības, respektīvi ar nacionālas mazākumtautības ar visām tiesībām, un, piemēram, ar tādu faktu, ka Karlis Ulmanis ir bijis diktators. Ja jūs atzīstiet šos faktus, respektīvi sakiet, ka Krievi ir, viņi paliks šai valsti, viņi ir piederīgi šai valstī, tad man nav problēmu nosaukt to vārdu okupācija. Bet tik tiešām nevajag man ar to vēl iedot mums tādu tā kā Trojas zirgu, kā ar to mēs pateiksim, ka Krievi nav šīs valsts sastāvdaļa. Kāds viedoklis visu Latvijai? Saprotiet, katrā vēstures posmā ir, teiksim, citas tradīcijas, un mēs nevaram ar šodienas skatījumu skatīties uz viduslaiku monarhijām, ja, teiksim, jo, tas bija tāds laiks, kad visā Eiropā un visā pasaulē bija karaļi, monarhi un tam līdzīgi. Tāpat 30. gadu Eiropā, faktiski arī demokrātijas bija uz vienas rokas pirkstiem skaitāms gandrīz, ja, un līdz ar to, tas bija tāds vēsturisks konteksts, un mūsdienās ir pilnīgi savādāk. Man nav nekādas problēmas, teiksim, nebūtu nekādas problēmas atzīt visus šeit dzīvojošos Krievus par mazākumu tautību, teiksim, tādā tradicionālā izpratnē. Ja vien nebūtu, ja šī visa kopiena atzītu Latviju kā latviešu tautas pašnoteikšanās centienu rezultātu. Bet tad, kad es redzu 9. maijā svinam Latvijas okupāciju pēc būtības cilvēks gan ar sarkanajiem karogiem, gan ar kaimiņu valsts karogiem, tad es viņus neredzu kā minoritāti, bet es viņus redzu kā 5. kolonu šajā. Protams, tie nav visi Krievu tautības cilvēki. Līdz ar to, mēs vērtējam individuāli, ja, teiksim, kāda ir katra šī citautieša attieksme pret Latvijas valsts, pret latviešiem, pret Latvijas valsts, teiksim, pastāvēšanas jēgu, un ja mums šie pamati ir kopēji, ja, ka mēs Latvijas nākotni redzam aptuveni vienādās krāsās, tad tur nav problēma sadarboties. Ja, pasakiet, bet kāda loma ir vieta tad Krievu minoritātei? Viņiem nav tiesība noteikt, kas notiek šajā valstī, bet kādas tad tiesības jūs tā kā Krievu kopienai iedodiet? Manā skatījumā, ja no Latvijas labprātīgi aizbraukt cilvēki, kuri šeit nejūtās kā mājās, kur labprāt dzīvot zem citu prezidentu nosaukumu, ja, tad teiksim, šie aktīviši, šie kūdītāji, tad atlikušā daļa, es domāju, būtu ļoti liels iespējas uz dialogu un uz vienotas sabiedrības veidošanu beidzot Latvijā. Labi, tik daudz par nacionālajiem jautājumiem. Cik saprotu, vienotībā ar šādu okupācijas atzīšanas faktu, tad viņi varētu it kā sastrādāties, ka nebūtu. Tāda bija kritērija, ko es tika izvirzīta un... Jā, tā par jaunām sejām jaunajā parlamentā bieži tiek runāts par, ka vajag pirmkārt iesaistīt jauniešu, otrkārt vajag
vispār jaunas sejas. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši īsu video materiālu, kur uzzināšu cilvēku viedokli par to, par ko te vajadzētu balsot un par ko viņi balsos. Par tiem pašiem veciem cilvēkiem vai par jaunajām sejām. Par jauniem. Kāpēc? Tāpēc, ka es uzskatu, ka ir jādod jauniem cilvēkiem iespējas un neesmu īpaši stāvā sajūsmā par to partiju, par ko es iepriekšējā reiz balsoju. Es domāju, ka par jauniem noteikti. Kāpēc? Lai kaut kas mainās. Var balsot arī par kādu no bijušiem, bet par jauniem noteikti jābalso. Kāpēc? Lai ienāktu jaunas vēsmas un ticība mūsu nākotnes uzlabošanai. Es savu izvēli nemainīšu, balsošu par jau esošu partiju, kas arī bija iepriekšējās. Par jauniem, tikai par jauniem. Par jauniem. 100%. Kāpēc? Tāpēc, ka bijušie mūsu valsti iedzina nabadzībā un morālā degradācijā. Un man viņiem vairāk nekādas uzticības nav. Skaidrs, ka par veciem kandidātiem tur jau neviena nav principā par ko vēlēt, bet ar jaunajiem ir vienkārši tā, ka uz doto brīdi arī neesmu līdz galam sapratis, kas no viņiem vispār kaut kas ir, jo kurā gadījumā tās kuras te plašās publikas saziņas līdzekļos zīmējās, viņi jau patiesībā ir tieši tādi paši. Kā mēs video materiālu redzējām, tauta diezgan viennozīmīgi izsaka atbalstu jaunajām sejām parlamentā. Un jūs kā jaunieši kandidējat šajās vēlēšanās, vai kā jūs redzat šo nepieciešamību pēc jaunajām sejām parlamentā? Kā jau sākumā minēju, jā, es kandidēju, jā, un es būtu tiešām ļoti pārsteigts, ja pie 94–95% vēlētāju viedokļu ir jāatlaiž parlaments esošais, ja, kāds būtu teikt, ka nevajag jaunas sejas. Ja. Principā, protams, kad jauniem cilvēkiem ir jābūt politikā. Politikai ir nepieciešams jaunas idejas. Es uzskatu, ka parlamentā ir jābūt jauniem cilvēkiem, bet nevar arī visu parlamentu sastāvēt no 25-gadīgiem cilvēkiem. Tas, protams, ir jāapzinās, ja, jo ir jāpārstāv pensionāru intereses, ir jāpārstāv ģimeņu intereses, ja, ir jāpārstāv mazākumu tautību intereses un daudz citas intereses. Es teicu, mums vajag jaunas idejas, un respektīvi tā jānāk jaunai paudzei, kas būtiski atšķiras no vecas paudzes. Un šeit, manuprāt, mēs tik daudz, mums tik daudz bija vēlēšanas, vienmēr mēs ievēlam kaut ko ne to. Un te man gribas atcerēties tādu vecu gudrību, ka katrai tautai ir tāda valdība, kura viņa ir pelnījusi. Un tas nozīmē, ka mūsu tauta ir pelnījusi tādu valdību. Tas nozīmē, ka tādu parlamentu, kas viņam nepatīk. Un tik tiešām tagad jautājums tam vēlētājām, izdomāt varbūt citus kritērijus, kā šoreiz vēlēt. Varbūt palasīt, ir tagad interneta vietnes, kur notiek tas diskusijas, kur var uzdot jautājumus. Varbūt vienkārši piedomāt, kā es balsoju pagājušreiz un kā man jābalso tagad, lai tik tiešām atnāktu cilvēks ar jaunām idejām un jaunām spējām.